Lai vienmēr uzvarētu, ir nepieciešams koncentrēties uz to kungu. Pravieša Mihas grāmata, 7. nodaļa, 7. pants. Bet es noraugos uz to kungu un gaidu uz Dievu, manas glābšanas nesēju. Mans Dievs mani uzklausīs. Vēstule ebrejiem, 12. nodaļa, no 1. līdz 13. pantam. Tāpēc tad arī, kuru ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Jo, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums, mūsu miesīgie tēvi, ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tai acumirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības miera augli. Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas sekas savām kājām, lai tizlais nekluptu, bet gan tiktu dziedināts. Kad mēs skatāmies uz grūtībām, tās mūs var nospiest. Kad mēs raugāmies uz to kungu, spēcīgo, vareno, tad mēs ar prieku dosimies mums Dieva noliktajā sacīkstē, jo tam kungam nav nekas neiespējams. Bet mums ir svarīgi saprast, kā tas kungs vēlas, lai būtu, lai mēs varētu iziet savu ceļu pacietībā. Viņš var mainīt kādus apstākļus, bet var arī nemainīt apstākļus, lai mēs iemācītos raudzīties uz to kungu, uz viņa godību, uz viņa ceļiem, iemācītos dzirdēt viņa saucienu, viņa norādījumus, iemācītos atrasties Dieva mierā un sekot tam kungam, tur, kur viņš vēlas atrasties mūsos, un tur, kur viņš vēlas darboties ar mums, neskatoties uz grūtībām, bet noliekot visu smagumu un grēku prom no sevis, lai nestu godu tam kungam. Kad ir grūtības, padomājiet par Kristus ciešanām. Pravieša Jesajas grāmata, 53. nodaļa, no 1. līdz 12. pantam.
Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvese un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts. Labākie ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts. Bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem, viņam pašam par ieguvumu, un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā, atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Lūkas evaņģēlijs 21. nodaļa no 34. līdz 36. pantam. Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazda valks viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Pārbaudiet savu sirdi, vai tā pilnībā pieder tam kungam, un vai jūs
pakļaujieties visiem viņa vārdiem. Nedrīkst ļaut sātanam nospiest jūs ar laicīgām rūpēm. Jēzus ir uzvarējis pasauli, no viņa ir atkarīga mūsu dzīvība. Mums ir tik svarīgi raudzīties uz mūsu kunga darbiem, neaizmirst tos, bet glabāt tos savā sirdī un pateikties par to Dievam. Kas jums traucē pastāvīgi raudzīties uz to kungu? Kas ir jādara, lai nekas netraucētu? Ir svarīgi pieņemt lēmumu. Es neļaušu laicīgām rūpēm un dzīves grūtībām mani nospiest. Es nolieku prom no sevis katru smagumu un grēku. Es raudzīšos uz Kristu, domāšu par viņu, klausīšos viņā un ar pacietību došos man noliktajā sacīkstē. Lūgšana. Dārgais kungs Dievs, Jēzus Kristus vārdā, es tev pateicos par to, ka Jēzus man ir parādījis priekšzīmi, kā dzīvot, kā uz visu raudzīties un kā pārvarēt ciešanas pazemībā, nolikt prom no sevis smagumus un ar visu savu sirdi tiekties pēc tevis, raudzīties uz tevi un vērot to, ko dari tu. Palīdzi man ar prieku doties sacīkstē, ko tu esi nolicis manā priekšā. Es tev pateicos par to, ka šajā sacīkstē mēs dosimies kopā. Es neesmu viena, tu ej kopā ar mani, tu dari stipru manu labo roku, tu mani uzturi ar savu taisnību, un tu esi manī uz mūžīgiem laikiem. Āmen! Pārbaudiet katru savu vārdu, darbību un domu, vai to jūs veicat, raugoties uz to kungu, vai arī lūkojaties visapkārt. Atrodiet vēl 10 iemeslus, par ko jūs varat tagad pateikties Dievam.